Cilvēka vārds un uzvārds, dzīves vieta, viņa varbūt īpašuma nosaukums vai tas ir dzīvoklis, mēs visu varam izskaitīt, pārvērst skaitļos, ciparos, un rezultātā mēs visu varam izanalizēt, kādās enerģijās cilvēks dzīvo, kādu viņš programmu arī šeit nes vai iegūst, kādas mācību stundas viņš iziet arī caur savu faktiski vārdu. Jo vārds ir tas, ko mēs nesam ar sevi, ar savu būtību, un ikreiz, kā mūs kāds uzrunā, tad viņš arī aktivizē šo mūsu vārdu. Un tā ir arī savā ziņā šī programma, ko mums uzreiz citi, uzrunājot mūs, arī tādā veidā ieslēdz un aktivizē.